Sveiki, mīļie! Esmu atgriezusies no fantastiska ceļojuma. Esmu atgriezusies no Armēnijas un Gruzijas. Un esot vēl šajās enerģijās, mierā, maigumā, siltumā. Tāds siltums, kas ir siltā vasaras vakarā. Tāds siltums, kas asociējās ar mammas mīļumu, klēpi. Es ceru, ka es vēl šajā maigumā, mīļumā pavadīšu vairākas dienas. Pārslēgšanās uz ikdienu notiks maigi un harmoniski, bet kamēr es esmu šādā siltuma, maiguma sajūtās, vēlos novadīt jums praksi, kur pie manis atnāca vakardien tādā pusnomodā un esot tādā pusnomodā, es jūtu, ka šo praksi veicu, un tad atnāca skaidrs impulss, ka man būs ar viņu jādalās. Nezinu, no kurienes viņi ir vispār. Mans personīgais viedoklis ir, ka nekas jau mums nepiedara un neko jaunu mēs nevaram radīt, ka viss jau ir. Un es nepretendēju, ka šī ir kaut kāda mana autora meditācija. Tā noteikti nāca kaut kur no kopējā lauka, bet tā kā šis impulss bija tik liels, kad man ar to jādalās, tad es ar to arī darīšu. Un prakse ir par to, kā veidot mūsu nākotni, kā veikt izvēles un kā sajust, kur mums iet, ko darīt, vai mums ko darīt, vai mums ko mainīt, un ja mainīt, tad ko. Lai šo praksi veiktu, es jums palūkšu aiztaisīt actiņas, arī es to darīšu. To viņu vēl padedzināšu santolo kociņu. Ja vēlaties, varat apstādināt video, aizdegt sveces, paņemt kristālus, ekrāns palika tumšs. Lai būtu, ja tā vajag, lai tā ir. Veicināt kādu kvēpināmo. Aiztaisīt durvis kādām istabām, kur ir citi cilvēki, lai netraucē. Vai uzlikt pauzīt un vakarā pirms miedziņu viņu izpildīt. Es viņu ieteiktu pildīt sēžot, bet jūs paši sajūtat, kā jums ir vislabāk. Un, kad esat gatavi, taisam ciet actiņas. Šīs prakses laikā jums vajadzēs tukšas rokas, tādēļ, ja ņēmāt kādus kristālus, amuletus, es nezinu, kas vēl kam ir, tad ielieciet tos klēpī vai blakus, jo jums vajadzēs tukšas rokas.
tagad atrodiet savu centru vai ieiet savā sirds telpā un vienkārši lēnām elpojiet. Tādējādi atslēgsim mūsu prātus no apkārtējās vīdes un pievērsīsimies sev, jo mēs tagad skatīsimies, ko mēs vēlamies, kas mums kalpo augstākajam mūsu labumam, ko saka mūsu sirds, mūsu iekšējā gudrība. Tādēļ savu lauku, savu uzmanību vēršam uz sevi vismīļāko, savu sirsniņu, savu iekšējo gudrību, savu iekšējo gaismu, savu iekšējo būtību. Savu ķermeni, jo ķermenis nekad nemelo. Jautājums, vai mēs tīri viņā ieklausamies. Un tagad mēs to darīsim. Ieklausīsimies sevī. Kam nepieciešams, varat paņemt ilgāku laiku pie sevis atgriezties. Kas jājūtas savā centrā. Tas dodas tālāk. Un tagad izmantosim mūsu vienu roku. Es neteikšu, kur. Paši ieklausaties, sajūtat, jo šis ir par jums. Es vienkārši teikšu pirmo roku, jo tam vienkārši nav nozīmes, kur. Šī būs pirmā. Un iztaisnojot šo roku, tā kā paceļat uz augšu un vizualizējiet, iztēlojieties šajā rokā plaukstāto dzīvi, kāda jums ir šobrīd. Jūsu attiecībām, tuvākām, tālākām, ar jūsu darbu vai nodarbošanos, ar jūsu ienākumiem, ar jūsu vēlmēm, piepildītām, nepiepildītām, ar jūsu dzīvi, kāda tā ir, kāds jūs esat, ar tādu veselības stāvokli, kāds jums ir, ar tiem paradumiem, kādi jums ir. Negribas teikt pozitīviem, negatīviem, bet jūs paši saprotat. Daži mums nāk vairāk par labu, daži mazliet mazāk. Iztēlojieties, vizualizējiet to dzīvi, kādu jūs dzīvojat tagad, uz kādu darbu ejat tagad, kādā pilsētā vai dzīves vietā tagad dzīvojat. To, kā jūs piepildat sapņus vai piepildat sapņus.
tādām īpašībām, kādas jums ir. Mums viņas ir visdažādākās. Ieklausieties sevi, atgādiniet, kādi jūs esat. Ar tādu reakcijas ātrumu, kāds jums ir. Cits ir ļoti aktīvs. Ātri atbild, ātri domā, ātri izdara, varbūt arī ātri pēc tam nožēlo vai nenožēlo. Kāds varbūt lēnāks, kāds apdomīgāks, kāds varbūt pārāk lēns, pārāk apdomīgs. Ieliekat šajā rokā un sajūtat to. Un tagad ir uzdevums to, ko jūs ielikat šajā rokā, šo dzīvi, šo dzīvesveidu, kāds jums ir, pateikt uz 5 gadiem uz priekšu. Jūs ejat tajā pašā darbā, jums ir tie paši pienākumi, jūs reaģējat tieši tāpat, jūsu ēšanas paradumi ir tie paši, kur tie ir jūs noveduši pēc 5 gadiem. Jūsu attiecības ir tādas pašas, jūs viņus veidojat tāpat. Kādas ir attiecības pēc 5 gadiem? Kādas attiecības ar sevi, bērniem, vecākiem, radiniekiem, draugiem, darba kolēģiem? Jūsu hobijs ir tas pats, vai hobija nav joprojām? Kur tas ir jūs novedis? Varbūt tas ir patīkami, jūs darat patīkamās lietas un esat priecīgi, yes, 5 gadus tas ir attīstījies un iegūs vēl vairāk. Vai arī 5 gadus neesmu pievērsies savam hobijam. Piefiksēt šo sajūtu, kādu jūs pārņem. Sajūtat, kā jūs pēc 5 gadiem, kādā situācijā esat ar saviem mērķiem, ņemot vērā, kā jūs viņus piepildāt, vai jums ir raksturīgi piepildīt savus mērķus, vai jums ir raksturīgi viņus atlikt, un kas pa 5 gadiem ir noticis, jūs viņus esat veiksmīgi atlikuši, vai veiksmīgi sasnieguši, vai kaut kas pa vidu. Jūs paši zināt. Vai šī roka paliek smaga, ir tā bēdīgi, un ir tā sajūta ķermenī, kad ir žēl, ir 5 gadi pagājuši, bet tas nepatīk, ko jūs tur vizualizācijā redzat, ko jūs sajūtat. Tā roka velkas uz leju, es varbūt gan gribas pat nokratīt. Tā nav tā dzīve, ko es izvēlējos. Varbūt kāds jūtas laimīgs. Jā, es redzu. Pēc 5 gadiem es būšu sasniegusi fēnu dzīvi. Es būšu piepildījis savus sapņus. Varbūt būs jau kādi jauni sapņi, jau kādas idejas nāk. Varbūt bērni būs palaisti savās dzīvēs. Un jūs redzat, kā jūs pievēršaties saviem sapņiem. Vai arī bērni negribēs iet savā dzīvē, jo jums ir jāatrisina kādi jautājumi. Viens pie otra esat tik pieķērušies, kad viens otram gaisu nedodat, un bērns neiet savā pilnvērtīgajā dzīvē un turas pie jums. Papētat sevi. Jūs paši zināt par sevi vislabāk. Un caur sirdi, nevis caur prātu. Prāts var piespēlēt no ego. Viss jau būs labi, viss būs nokārtojis, kaut kāds brīnums būs noticis. Nē, mīļie, šis ir par ieskatīšanos sevī. Es dzīvoju tā, es domāju tā, es reaģēju tā, kur tas mani novadīs pēc 5 gadiem.
Un tagad, kam vēl vajag sajust kādas sfēras, kurš tas būs jūs aizvedis pēc 5 gadiem, tie paliek šeit, kur ir gatavi. Tie atgriežas tā kā sevi atpakaļ. Esmu šeit šodien, tajā datumā, kad jūs skatāties šo video. Es gribu kaut ko mainīt, es negribu tos 5 gadus tādus. Man neapmierina. Un šeit ir atkal katram sava sajūta. Neapmierina mazliet, kāda konkrēta joma vai vispār. Es gribu citus savus 5 gadus uz priekšu piedzīvot. Es gribu citu dzīvi. Mēs ņemam otru roku un konstatējam šo dzīvi pēc 5 gadiem savādāku. Ejam cauri jomām, kāds jūsu dzīvē ir. Piemēram, darbs, nodarbinātība. Es gribu, piemēram, karjeras izaugsmi. Un es redzu sevi augstākā postenī, vai mainīt vispār cita nodarbošanās, vai varbūt es esmu aizgājis no darba, esmu mājasēmnieks, varbūt ceļotājs, varbūt vēl kaut kas, kas man pat nenāk prātā šobrīd. Kā tas izskatīsies pēc 5 gadiem, tā kā tu to gribi, tā kā tu to sajūti. Un uzkoncentrēt šajā plaukstā to vīziju, attēlu, kā tas būs. Par attiecībām runājot, kāds būs tavas attiecības pašai ar sevi, kā tu sevi dzirdēsi, kā tu sevi mīlēsi, kā tu sevi atbalstīsi, kāds tu būsi pēc 5 gadiem. Kā tu jutīsies, kāds tev būs kvalitātes svarīgas vērtības. Kādas tu gribētu attiecības ar saviem bērniem, ja tāda ir, pēc 5 gadiem. Kādas tu vēlētos attiecības saviem vecākiem, ja viņi vēl ir šajā saulē, pēc 5 gadiem. Kādas attiecības tu vēlies savā darba vietā vai ar saviem partneriem, klientiem? Kādus hobijus tu vēlies piekopt? Un veido šo dzīvi pēc 5 gadiem tā, kā tu to vēlies. Uzkonstruē šo bildi. Kāda tev būs veselība? Kāda tev būs veselības paradumi? Kāda tev būs jau nākotnes plāni? Uz ko tu tieksies? Kas tevi interesēs? Ko tu vēlēsies vairāk izpētīt, dziļāk, tālāk? Un tagad sajūtat šo atšķirību starp pirmo roku un otro roku. Kur ir vieglāk? Vai kāda ir vieglāk? Varbūt vienādas. Kurā ir patīkamāk tā kā ieiet, kurās bildē, vizualizācijā ir vieglāk dzīvot, kur jūs vairāk gribat. Paskatiet par jomām, varbūt viņas diezgan līdzīgas, bet viena joma tikai atšķirās. Varbūt kādā rokā, piemēram, pirmajā rokā attiecības ir veiksmīgākas nekā otrajā rokā, jo jūs vēlaties attīstīties karjerā, bet sanāks, ka personīgā dzīve paliks otrā plānā.
un ar jums tas ir labi, jūs esat uz to gatavi, jo varbūt pēc 10 gadiem viss būs atkal līdzsvarā, bet šos 5 gadus jūs veltīsiet karjerai. Sajūtiet paši, te nav pareizas un nepareizas atbildes. Palūkojieties, iztaisiet tādu kā tiltiņu starp vienu un otru roku. Pirmā roka ir, ja jūs neko nemainat, un tā turpinat 5 gadus. Otrā roka, ja jūs mainat, jūs ejat uz priekšu, attīstaties, pieņemat citus lēmumus, vai varbūt kāds beidzot pieņem kādu lēmumu, kas ir ilgi atlikts. Respektīvi, pirmajā rokā mēs neko nemainam, nekādus lēmumus nepieņemam. Un otrā roka ir, mēs beidzot esam pieņēmuši lēmumu kaut ko mainīt. Kā tas ir? Kā jūs ar to jūtaties? Iziet cauri visām sfērām, kurā rokā, kurš jums labāk patīk, uz kur jūs gribat tiekties, un nofiksējiet šīs lietas, tātad attiecībās ar sevi. Es vēlos kaut ko mainīt, vai nē, es turpiniet tāpat. Mans ieņemtais kurs jau ir foršs. Attiecībās ar bērniem, ja tāda ir. Ja ir vairāk bērni, pataustat. Kas notiek pirmajā rokā, ja es neko nemainu pēc 5 gadiem? Un otrajā rokā, ja es mainu kaut ko attiecībā ar šo bērnu, ko tas mani varētu aizvest? Vai man tas patīk? Otru bērnu. Kas notiek, ja neko nemainu? Un otrā roka es mainu. Iziet cauri katram bērnam, katrai sajūtai. Ieklausieties sevī, ko ķermenis teiks. Varbūt kaut kur gribēsies noskurināties, un jūs saprotat, nē, mans ķermenis ziņo, ka šitā es vairs nevaru. Vai arī viņš ziņo, ka es eju nepareizi, es pieņems nepareizi lēmumu. Ar vecākiem tāpat. Māmu un tēti, ja viņi vēl ir šai saulē. Un ir sajūta, ko arī strādāt ar mirušiem vecākiem, jo mēs varam izmainīt attieksmi. Ja es nemainu attieksmi, nestrādāju ar dzimtu, un ja es mainu attieksmi un strādāju ar dzimtu. Pret kolēģiem, pasūtītājiem, klientiem, sadarbības partneriem, ja es neko nemainu, un ja es mainu kaut vienu lietu, pret nodarbošanos tāpat izējam cauri, kura versija man labāk patīk. Vai ir liela atšķirība starp pirmo versiju un otro versiju? Varbūt, ka profesija ir tieši tāpat, es jūtos ļoti labi. Man neprasās neko mainīt, bet es sajūtu, ka man kaut kāda lietiņa ir jāuzlabo. Varbūt es šo profesiju izvēlējos pirms 5, 7, 10, 15 gadiem, un kas jaunie nāk, viņi jau zina kaut kādas tādas lietas, ko es nezinu. Un es izlēmu aiziet kaut kādos kursiņos, paplašināt manas darbības sfēras, vienu kaut kādu aspektu. Kāds ar šo jūtos pēc 5 gadiem, kad es izlēmu beidzot aiziet, paskatīties, kas tas ir, kā tas ir? Vai mana nākotnes roka, otrā roka paliek vieglāka, foršāka, gaismīgāka? Par mērķiem, kā mēs viņus sasniedzam. Ja es neko nemainu, tāpat eju uz mērķiem, mēs varam iet uz mērķiem, varam neiet, kā no kuram ir paši sajūtat. Varbūt kāds gribēs mainīt kaut ko, un otrā rokā viņš ies vairāk uz mērķiem, varbūt otrajā rokā viņš ies apdomīgāk, vairāk sevi ieklausoties, jo līdz šim ir dragāts bez atpūtas, ir tērēts uz mērķiem par daudz, un mēs saprotam otrajā rokā, ka es gribu
vairāk ieklausīties sevi. Mērķi ir forši, bet es pārāk daudz ziedoju to sasniegšanai. Katram būs atkal savs. Un tagad tas, kas jums der, kur jūs saprotat, jā, pēc 5 gadiem es gribu būt tieši tur. Tas man ļoti patīk. Tas, kā es to daru, kā es uz to eju, kā es to piepildu, kā es tur reaģēju, kā es tur jūtos, ir forši. Vienalga, kurā rokā tas būtu. Tajā, kur mēs neko nemainam vai kur mainam. Ar sirsniņu un prātu iztaisa tādus kā tiltiņus, savienojieties. Dažreiz to sauc par ankuru ielikšanu. Jā, es gribu tā. Tas man patīk, tas man rada kāds sajūtas, kuras no kuram ir, paši piefiksēt. Jā, šādi es gribu, šo lietu es gribu šādi. Šis man patīk, šāds sajusties man ir harmoniski. Tas ir mans. Un ienkurojiet to. Kad liekat tiltiņu, paskatieties, atgādiniet sev tātad, kas man ir jādara. Nekas nav jāmaina. Es eju, esmu foršs sajūtas jau īsto priekš sevis. Jā, ja šitā es turpinu darīt, es aizēju tur, kur man vajag. Super, malacis. Pai sev. Vai arī es gribu šādi. Tagad es saprotu, kas man ir jādara. Papētat, ko jūs tur darījāt, kāpēc, kā jūs sasniedzāt to, ko jūs vēlaties. Kādus lēmumus pieņēmāt, lai pēc 5 gadiem būtu tur? Un kā jūs atsacījāties? Vai varbūt tieši otrādāk paņēmāt kādu palīdzību? Piefiksēt katru sfēru, kas notiek. Un taisam tiltiņu no sirsniņas un no prāta. No sirsniņas un prāta. Jo man tā sajūta ir, ka ar sirdi vien nepietiek. Prāts ir fantastisks instruments. Un mēs viņam dosim darbiņu, lai viņš meklē tos ceļus, kas viņiem ir jādara, lai mēs tur aizietu. Lai mēs satiktu tos cilvēkus, mums jāsatiek, mēs zinātu, kā viņus uzrunāt, zinātu, kādus lēmumus pieņemt, pateikt kādreiz nē vai tieši jā, kāda no kura situācija. Un tur vajag mūsu prātu. Dosim prātam uzdevumu, nevis jaukt pa galvu visāds nevajadzīgs domas, bet viņam būs uzdevums mūs vest tur, kur ir tiltiņš, kur šis ankurs ved mūs tur. Katram būs savs laiks, mēs esam atšķirīgi. Mums var būt vairākas nodarbošanās, vairāki bērni, ar vecākiem var būt dažādas situācijas, mums var būt dažādi hobiji, mērķi. Katrs pildam tik ilgi, cik mums ir labi. Saglabājam šos tiltiņus, ankurus. Kam vajag vēl laiku, tie paņemat sev. Kur jau ir sapratuši, kāds ir jūsu kurs, mainīt, nemainīt, mazliet mainīt, kur ko mainīt. Ieankurē viņus sevī. Pasakām paldies par praksi. Salikt rociņas kopā. Vai kā jums ir ērti. Tā kā pamazām aizvērt šo grāmatu lapu. Pateikt paldies sev, savam ķermenim. Paldies, ka viņš deva zīmes, kas mums īstenībā dara, kas mums īstenībā nedara. Pateicamies. Varam vērt aciņas vaļā. Tie, kuri ir gatavi. Un
šo praksi var darīt daudz ātrāk, ja jums ir jāuzdod kāds konkrēts jautājums. Ko man darīt ar šo darba vietu? Vai man pieņemt kaut kādu piedāvājumu vai nepieņemt? Kas notiks, ja es pieņemšu? Un tā dzīvošu 5 gadus, piemēram, kas notiks? Ja piedāvājums ir īsāku laiku, protams, uzliekam īsāku laiku. Un kas notiks, ja es nepieņemšu, vai ja es pieņemšu, bet piedāvāšu pilnīgi cits, kā to saka, noteikums. Ja? Šeit ir tas, ko darba devējs piedāvā, un šeit ir tas, ko es gribu, kā es iztēlojos, pajūtam smagumu, kādas ir emocijas, ko man tas dos ilgtermiņā. Un tad tas mums būs ātrāk. Šeit mēs gājām cauri visām jomām. Un es domāju, ka visi ir atgriezušies. Paldies, ka piedalījāties. Esam mierā un harmonijā ar sevi un savu sirdsapziņu.